dzied mazā Agata un Zanda, kuras jau vairāk kārt piedalījušās dažādos muzikālos konkursos, bet pirmoreiz viņām piebiedrojusies arī māmiņa Danuta. Tā es pati ar pie savīm domāju, ka viņa laikam mans nepiepildītais sapnis, jo es, ka maza biju un arī ļoti patika dziedāt un visur dziedāt, bet es kaut kā neesmu piepildījusi to savu sapni, tad es savu bērniņu virzu uz to. Antrai un Zanai mīlestība uz mūziku radusies pateicoties viņu mammai, kura arī pati mīl dziedāt. Tagad māsām ir katrai sava ģimene, bet satiekoties lielākais prieks ir kopā muzicēt. Jā, mēs ļoti bieži, citreiz, kad es ciemojos pie māsas, tad mēs ļoti bieži vienkārši tā neskatāmies televizoru, bet pamuzicējam līdz 11, kamēr atļauj laiks. Dažās ģimenēs nevien mīl dziesmu, bet izveidots pat vesels ģimenes orķestrs, un muzicēšana kļūst par iknedēļas vakarēšanu. Aizkrauklas muzeja Kalna ziedu ziedošo dārzu pieskandēja neviena dziedošā ģimene, un kopā būšanas prieku nespēja nomākt pat stiprās vēja aukas. Tā atmosfēra, tas vienkāršums, tas mājīgums, kad atnāk visi padzied, visi viens otram ir draudzīgi, nekādas konkurences, tā ļoti mīļi, ļoti brīvi. Jauki, tas vējš šodien varbūt bišķī tā traucēja, bet ļoti patīkami tik daudz cilvēku arī kaut ko tādā skaistā dienā, ka nesēž mājā, bet tomēr atnāk uz šo pasākumu. Ar katru gadu festivāls kopā pulcē aizvien vairāk dalībnieku. Ideja par tā nepieciešamību pirms 3 gadiem radusies kultūras nama darbinieciem, jo viņas pamanījušas, ka aizkrauklieši ir lieli dziedātāji. Šogad uz skatuves kāpa 9 dziedošās Aizkraukles rajona ģimenes, bet gluži kā attaisnojot festivāla nosaukumu Skani Daugava skani, kopējā dziesmā ar dalībniekiem vienojās arī skatītāji.